Jānis Zilgalvis – sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Limbažu rajonā. Grāmatā aptverta vēsturiskā Limbažu rajona teritorija, aplūkot divnam tajā ietilpstošajā Limbažu pilsētā, Ainažu, Alojas, Staicels un Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Praslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Lēdurgas, Liepupes, Limbažu, Pāles, Skultes, Umurgas, Vidriģu un Viļķenes pagastos. Kopā apskatīti 33 objekti. Žigimants Krēsliņš, Okeānija. Jūsu priekšā ir Žiga 10. grāmata. Protams, ka viņš priecājas, ja grāmata būtu par jebkuru pasaules vietu, bet simboliski, ka tieši šī 10. ir par ārkārtīgi mīļu pasaules nostūrīti, kur ir daudz ūdens, vien par retam kāda saliņa, Okeānija. Vieta, kur grūti nokļūt, bet kur nokļūstot sirds daļiņa uz mūžiem paliek tur. Entonijs Viljams, Seleriju sula. Grāmata iepazīstina lasītājs ar seleriju sulas dziedinošajām īpašībām, kas varētu palīdzēt uzlabot veselību. Autors piedāvā konkrēts ieteikumus, kā atbrīvoties no dažādām kaitēm, skaidro sulas iedarbību, lai ik viens varētu pareizi veikt attīrīšanās kūri un būt vesels. Jānis Mežeckis, viens futbols dažādas pasaules. Šajā grāmatā ir vienreizēja iespēja ielūkoties Latvijas un pasaules futbola kuluāros, iepazīstot sporta karali visdažādākajās tās izpausmēs. Edgars Lecis, Rīgas ielas. Grāmatas pirmais sējums iepazīstina ar Daugavas labā krasta ielām, laukumiem un tiltiem Rīgā, to veidošanās vēsturi, nosaukumu izmaiņām un ievērojamajiem objektiem, kas tur atrodas. Tāpat lasītāji gūs plašāku ieskatu dažādo Rīgas apkaimi un to ielu tīkla rašanās vēsturē. Iela apraksts papildina stāsti ar interesantiem notikumiem, kas tur norisinājušies, kā arī mūsdienu un vēsturiskās kartes. Savukārt vizuāli ieskatu Rīgas ielu pagātnē un tagadnē sniedz ap 500 vēsturisko un mūsdienu fotogrāfijas. Rita Lūriņa, Dejot. Rita Lūriņa, skatuves kustības kursa docētājas pieredze sākus uzkrāt 1996. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā. Biogrāfiju var lasīt un var nelasīt, arī vingrinājums var darīt un var nedarīt. Nevienam no vingrinājumiem autori nevar piesaukt savu autorību vai nepārprotami atsaukties uz radītāju. Dažiem no vingrinājumiem ir vairāk nekā 100 gadu izcelsmes vēsture, daži variēti un transformēti atkarībā no konkrētā uzdevuma un vajadzības, un arī lasītājs var brīvi rīkoties. Jo vingrinājums ir darbība, tā vienīgais uzdevums atbrīvot no nevarēšanas, iemācīt daudzveidību un radīšanas prieku. Filipa Perija, tu gribēsi, lai šo grāmatu izlasa visi, kurus tu mīli. Grāmata palīdzēs visnozīmīgākajās dzīves attiecībās. Vissvarīgākais dzīvē ir attiecības un šo saikņu kvalitāti ar ģimeni, partneriem, draugiem, kolēģiem un galvenais tevi pašu. Ja padarīs šīs attiecības funkcionālākas un līdzsvarotākas, kļūs vieglāk pārvarēt dzīves sagādātās grūtības. Kornēlija Falde, Mācīties dejot Lietuvu. Grāmata palīdzēs pāriem, kur viens no partneriem cieš no depresijas, kopīgi atrast ceļu cauri šīs slimības epizodēm. Tā stāsta, kā saglabāt stabilitāti partnerattiecībās un tā vietā, lai ļautu stresam sevi iztukšot, kopīgi rast resursus depresijas mazināšanai. Anda Kalniņa Stūrīte, Meklētāji. Grāmatā apkopots Līgas Morus stāsts par šamanismu, par šamanisma dzīves filozofiju, par mūsu īpašo saikni ar mūsu spēka dzīvniekiem un to atrašanu, par šamaņa darba instrumentiem, rituāliem, kā arī šamanisko pašizziņu un pašattīstību.